Labdien! Iepriekšējā mūsu sarunā es minēju par mušas domāšanu, jeb uztveri, un bites domāšanu un uztveri. Es vēl varu to paskaidrot, ka mušas domāšanas ideja ir tāda, ka viņa domā, ka viņa zina, ko viņa grib. Viņai, protams, ir kaut kāds savs mērķis. Viņa kaut kur lido. Neviens cits nezina, kur viņa lido, bet viņai pašai ir tā ideja, ka viņa lido, teiksim, tur un tur. Tas ir tāds pasaulīgs virziens. Un tad, lidojot, viņa kaut ko ierauga, vai viņa kaut ko izdzird, vai viņa kaut ko sasmaržo. Un ko muša dara? Viņa uzreiz visu savu uzmanību koncentrē uz to, ko viņa tur ierauga, izdzird vai sasmaržo, un pikē tajā virzienā. Un tad notiek tā jaunatrastā, jaunusvērtā objekta ostīšana un klausīšanās un mēģinājums saprast viņu un analizēšana. Un tādā veidā, ka notiek tas, ka viņi tur iestrēgst. Es minēju vārdu analizēšana. Analizēšana ir it kā labs vārds, jo analizēšana nozīmē, ka tu mēģini saprast, kas ir tas, ko tu redzi, kas ir tas, ko tu dzirdi, un kas ir tas, ko tu saodi. Taču tā lieta tāda, ka tā analīzes process, viņš ievelk. Jūs esat dzirdējuši par tādu jēdzienu kā rabbit hole, ka prāts var aiziet kaut kādā konkrētā tēmā un iestrēgst tur uz gadiem vai uz mūžiem, jo tam rabbit holam nav beigu. Tas tāds mūžīgais explorings, tur var ienirt un arvien dziļāk un arvien interesantāk un savādāk no molekulām uz atomiem, no atomiem uz bozoniem, no bozoniem uz vēl kaut kādiem super mikro daļiņām. Un tādā veidā kas notiek? Muša ir aizmirsus par savu jau tā mazo pasaulīgo mērķi. Viņa pat nav tikus līdz tam. Nu, teiksim, ja mušas mērķis ir uzlidot Everestā, tad viņa, trenējoties un gatavojoties Everestam, viņa ierauga Basteikalnu. Un Basteikalnā izrādās, ka tik daudz interesantu lietu, ka mušiņa, kā saka, paliek Basteikalna analizēšanas procesā. Un kā jau mēs zinām, vārds analizēt ir no vārda anāls. Un vārds anāls mūsu pasaulē pat visiem saprotamā veidā nenozīmē neko labu. Tā ir iestrēgšana un tā ir neļaušanās pasaules un visum procesiem. Pārējot pie bites. Bites mērķis, tas, ko mēs saucam, teiksim, bite lido pēc medus. Bet medus ir simbols. Medus ir simbols pārpasaulīgai saldumei. Medus ir mīlestības simbols. Būtībā medus ir dievišķīguma simbols, jo arī bite ir simbols. Un bite izvēlas par savu mērķi tikai un vienīgi medu, atrast medu, sajust medu, ieraudzīt medu, savākt medu, izbaudīt medu un pēc tam dalīties ar medu, ar pārējiem medus vācējiem. Un viņa nekad nenovirzās no mērķa, tāpēc, ka bites mērķis ir absolūts, jo nav nekā cita reālā visumā,
kā tikai medus, kā tikai mīlestība, kā tikai gaisma, kā tikai dievišķīgums. Un tāpēc viņa nekad nepazaudē ceļu, jo viņai ir viens mērķis – no rīta, pusdienlaikā un vakarā. Visu laiku, 24/7, viņai ir viens mērķis. Viņa lido mierīgi, viņa atrod medu mierīgi, viņa savāc šo medu mierīgi, viņa atnes viņu mājiņās un izbauda šo medu mierīgi. Viņas prāts atrodas pilnīgā miera stāvoklī. Jo medus, kas ir mīlestības, laimes un prieka simbols, viņam ir viens nosacījums. Viņš var būt tikai miera stāvoklī, jo saraustīts prāts, kas nav mierā, viņš nespēja uzturēt šo stāvokli tagad. Jo miers, prieks, laime un mīlestība ir tikai tagad. Jo tikai tagad ir savienojumā ar svēto mirkli. Tagad ir moments laikā, kurā ir tā kā portāls, ar kuru cilvēks, bite, cilvēks, kurš ir kļuvis bites uztverē, viņš var savienoties ar mūžīgo, ar bezgalīgo, ar pārpasaulīgo, kurā viņš var iegūt virsotņu pieredzi. Un kādā veidā viņš to var iegūt? Viņš var iegūt, ja viņš par savas dzīves vienīgo mērķi izvēlas medu. Nu, ne jau medu. Viņš izvēlas dievišķo mīlestību, dievišķo gaismu, dievišķo laimi, dievišķo prieku un dievišķo mieru. Viņš izvēlās par savas dzīves vienīgo mērķi, dievišķo mieru, prieku, laimu un mīlestību. Un tādā veidā viņa prāts, neatkarīgi no tā, ko cilvēks domā par savu prātu, vai prāts ir kaut kas ar smadzenēm saistīts, vai prāts ir tas pats, kas apziņa, bet viņa prāts nokļūst no pasaulīgo dažādo domu, strīdu un argumentāciju viļņiem okeāna dziļumā. Prāts ir kā okeāns. Un dziļumā ir kas? Dziļumā ir viss. Okeāna dziļumā ir pārpilnība. Okeāna dziļumā ir miers, prieks, laime, mīlestība, jo tur ir viss, kas ir. Tur nekā cita nav ārpus tā, kas tur ir, un tur ir viss. Un tikai visu izvēloties par dzīves vienīgo mērķi, cilvēks, par kura simbolis izvēlējos biti, viņš nokļūst tajā prāta stāvoklī, kurā ir tas, ko viņš vienmēr meklē. Miers, prieks, laime, mīlestība, gaisma, medus, saldme. Dzīve ir skaista, jo dzīve ir skaista, ja viņu uztver un redz un jūt mierīgā prāta stāvoklī. Mierīga prāta stāvokli nodrošina konstants mērķis, nemainīgs mērķis. Kāds mērķis ir nemainīgs, ja viņš ir absolūts? Kas ir absolūts mērķis? Absolūts mērķis ir mans dzīves vienīgais mērķis ir Dievs. Mans dzīves vienīgais mērķis ir dievišķs miers, prieks un laime. Mans dzīves vienīgais mērķis ir visuma patiesības okeāns. Mēs varam lietot jebkādus vārdus, kuri mums rezonē ar to, kas ir absolūts un viss, ar to, kas ir nemainīgs, ar to, kas ir ārpus tā, ko pasaulē mēs saucam par
ka katram savu patiesību, katram savu gudrību. Jā, protams, šai pasaulē katram cilvēkam ir sava mazā patiesībiņa, savi pasaules uzskati, reliģija, valoda, hobiji un tā tālāk. Bet mēs viņus atstājam tajā pasaules okeāna viļņu līmenī, jeb frekvencē. Mēs runājam par to, ka ir vienā brīdī svarīgi apzināties, ka mēs tiešām gribam būt laimīgi, bet šo laimi mēs meklējam ne tur. Šo laimi mēs meklējam pasaulīgo mērķu realizācijas ceļā. Pasaulīgie mērķi ir mušas mērķi. Muša domā, ka viņa zina, ko viņa grib. Viņai nāk prātā domas. Es lidošu uz Taizemi. Es aiziešu uz to kafēnīcu. Es biznesā izdarīšu to. Un tad viņa lido tajā virzienā un pa ceļam, teiksim, televīzijas ekrānā vai YouTube'ā vai TikTokā ierauga kaut kādu informāciju. Un tā informācija ir tik teiksim, satraucoša vai biedējoša, ka notiek iekšēji kaut kāda reakcija un ir aizmirsies jau tas virziens, kur muša bija domājusi lidot un ko viņa bija domājusi darīt. Un viņa aizmirst par to, ka viņa bija nolēmusi uzlidot Everestā. Viņa apstājas Basteikalnā un pēta Basteikalnu, vai taisa nocietinājums Basteikalnā, un rok tranšejas apkārt Basteikalnam, un domā aizsargāties pret visiem tiem, kas taisās uzbrukt Basteikalnam. Jeb arī analizē, varbūt zem Basteikalna ir kādi veci kapi, varbūt tur ir jārok. Es nepretendēju uz to, ka šie piemēri ir izskaidrojoši, bet visi pasaulīgie mērķi, ko mēs izpildam, kas mums atnāk prātā, viņi ir labi, jo viņi mums vienkārši atnāk prātā. Mēs nezinām, kā savādāk dzīvot. Es dzīvoju daudz dzīves gadus, tāpat kā tu. Tā kā es pārzinu mušas domāšanu, mušas uztveri no personīgās pieredzes. Un tā pamatideja, kas ar to nav kārtībā ar mušas uztveri, jeb mušas dzīves mērķiem, kas vienmēr izskatās labi un pareizi, ir tas, ka viņi nav absolūti. Mušas dzīves mērķi, ikdienas, iknedēļas, ikmēneša, viņi ir nelieli un mazi. Tas nozīmē, ka es pirmkārt pasaku, ka tagad ar mani kaut kas nav labi, tagad šajā brīdī ar mani kaut kas nav labi, bet lai būtu labi, tad man attiecībās, biznesā, izklaidē, jeb ēšanas paradumos ir kaut kas jāmaina, un tad nākotnē būs labi. Un tas ir tas apzinātais mušas mērķis. Un tad, ejot uz šo apzināto mušas mērķi, muša vēl pa ceļam sastopas ar citām situācijām, kuras neļauj pat šo mērķi sasniegt. Un iznāk tā, ka mušas prāta stāvoklis ir absolūti saraustīts. Ceļā uz to mazo mērķīti, ko muša ir uzspraudus sev par lidojumu mērķi, biznesā, attiecībās, jeb citā dzīves jomā, viņi vēl sastop citus vilinājumus un iestrēgst to jautājumu pētīšanā un analizēšanā. Un līdz ar to mušas prāta stāvoklis ir nervos. Mušas prātā nav miera. Nav miera. Tas ir galvenais. Tas ir galvenais traucēklis, kāpēc nav iespējams mušas uztverē
uzturēt, jeb saglabāt, jeb ieraudzīt laimes stāvokli. Jo tur, kur ir nemiers, tur, kur ir nemitīgs stress, jo viena doma pārklāj otru domu, nāk nākamā doma, un prāts ir vienkārši saraustīts gabaliņos. Tas ir viens, tas ir taktiskā problēma, un strateģiskā ir tā, ja mēs par savas dienas, nedēļas, mēneša, dzīves mērķi izvēlamies kaut ko ierobežotu, tas nozīmē, ka mēs to neapzināti nostatām pretī, jeb opozīcijā visam pārējiem. Pat ja mūsu mērķis ir liels, mēs gribam kaut ko 1% no mums zināmās pasaules, tad automātiski mēs to nostatām pret visiem pārējiem 99%. Un tā pretnostatīšana notiek mūsos iekšā, kam pateicoties mēs to meklējam arī ārā. Tātad iekšā ir pretruna, un mēs viņu neapzināti projicējam ārā, un mūsu prāts, un līdz ar to mūsu pasaule ir sadalīta. Mēs izvēlamies vienu reliģiju, un ja mēs izvēlamies vienu reliģiju, vienas reliģijas sapratni, tad neapzināti mēs nostājamies pret visām pārējām reliģijām. Jo viņas ir tad sliktākas, viņas ir savādākas, nepilnīgas, pat ja mēs to tā nesakam. Ja mēs nolēmam būt veģetārieši, tad mēs neapzināti nostādam sevi pret pārējiem ēšanas paradumiem. Un tā tālāk un tā joprojām. Ja mēs braucam uz Miami, tad neapzināti mēs nostādam sevi pret Baliju un Taizemi. Mēs jau to tā nedomājam, bet tas tā ir. Jo pretruna ir mūsos iekšā. Neapzināt pretrunu. Šeit ārpusē esot, kurā mēs patreiz komunicējam, mēs neapzināmies, ka mūsos iekšā ir pretruna. Un neapzinoties iekšējo pretrunu, mēs viņu tomēr kompensējam ar pasaulīgo mērķu meklēšanu, uzstādīšanu un realizāciju. Mēs atrodamies mušas uztverē. Mušas uztverē esot, mēs esam pretrunā iekšēji un vienmēr atrodam un eskalējam pretrunu ārpasaulē, visās savas dzīves jomās. Un otrkārt, taktiski atkārtošos, ka pat ejot uz mūsu mazajiem dzīves mērķiem, mūsu prāts nespēja noturēt fokusu, un mēs raustamies pa labi, pa kreisi, pa iekšā ārā, jo mūs interesē visas skaņas, ko mēs dzirdam, visas smaržas, ko mēs redzam, un mūsu uzmanība ir kaut ejot pa ielu. Tur ir tāds skatloks, tur ir tas. Pasaulīgi tas nav slikti, pasaulīgi tas ir normāli, bet tas vienkārši ir jāapzinās, ka mūsu prāts atrodas milzīgā, absolūtā nemierā un stresā. To visu var novērst. Konceptuāli pieņemot, jeb uztverot, ka mums, kas esam šķietam atdalījušies viens no otra un no visuma, mēs atrodamies tādā skaldi un valdi prāta stāvoklī. Mēs varam to visu atjaunot, salabot un izmainīt, ja mēs izvēlamies likvidēt savu iekšējo pretrunu un izvēloties likvidēt iekšējo pretrunu, mēs izvēlamies to projicēt arī uz āru, šo izlaboto stāvokli. Kā to var izlabot?
mēs par savas esības, iekšējās un ārējās vienīgo mērķi izvēlamies kaut ko absolūtu un nosaucam viņu tajos vārdos, kas mūsu valodā, mūsu tautībā, mūsu reliģijā, kas nu katram mums ir mums pieņemami. Mans dzīves vienīgais mērķis ir Dievs, Allahs, Višnu, Gars, dievišķās pasaules mīlestības okeāns. Mans vienīgais mērķis ir kvantu enerģijas nulles punkta lauks. Es nezinu, kā zinātnieki nosauc to absolūto stāvokli, kurā ir viss visur un vienlaicīgi, kurā nav laika. Zero point energy field. Manuprāt, angliski tas ir vistuvākais apzīmējums. Mans vienīgais mērķis ir zero point energy field. Izsakot šo mērķi, viņš tiek izteikts absolūtā atskaites sistēmā. Tur nav nevienas pretrunas. Tas mērķis tiek izteikts mūsu kopīgajā prātā. Tātad viņš tiek izteikts vienlaicīgi iekšā un ārā, jo šim mērķim nav pretrunas, ne reliģisks, ne tautības, ne pasaules uzskata. Viss mēs savienojam savu iekšu un āru ar vienīgo mērķi. Un tas vienīgais mērķis ir, teiksim, viņš ir bezpretrunīgs. Un tad, kad mēs viņu uzliekam kā savas katras dienas, katras dzīves situācijas, biznesa, attiecību, ceļojumu, vienīgo mērķi, jeb virsmērķi, kas notiek? Nav pretrunas, mūsu prāts nokļūst lēnā garā, soli pa solīt nokļūst miera stāvoklī, jo mēs no viļņu zonas, kur ir pasaulīgie mērķi, kur ir strīdi, kur ir analizēšana, kur ir viss ir, tā teikt, sarežģīti, mēs ļaujam iegrimt mūsu prāta dziļumos. Un tie prāta dziļumi ir tur, kur ir šis te visuma okeāna absolūtais miers. Un tādā veidā mēs iegūstam šo te dievišķu mieru, prieku, laimi iekšēji. Un kas tad notiek ārēji? Ārēji notiek tas, ka es vairs netēloju kaut kādu atdalītu vienībiņu no pasaules. Ja mans dzīves mērķis ir viss, tad es kļūstu par visa neatņemamu sastāvdaļu. Teiksim, pārējot pie Latvijas, tas būtu tā, ka dzīve jau vienalga mani nes, un dzīve ir kā gauja. Bet es ar saviem mazajiem dzīves mērķiem tēloju, ka es esmu kaut kāds sprungulītis gaujā. Un es domāju tā, tagad speldēšu tur, un es ar mazo airīti īros tajā virzienā. Tā es ieraugu, kaut kas tur tārpiņš ir, un tad es pagriežu atkal uz tajā virzienā. Un tā es pa to gauju, pa labi, pa kreisi, un tad es domāju, es kaut ko aizmirstu, tad es pretējā virzienā, pret straumi. Un es cīnos ar gauju, jo es domāju, ka mani mazie mušas dzīves mērķi ir tie, kas dod man laimi. Bet plūsma jau ir gauja. Saprot, mans draugs, plūsma ir gauja. Jāļaujās ir gaujai. Surrender. Ko nozīmē surrender? Nomainīt pasaulīgos mērķus. Kas ir šis te, ko es teicu? Airēšana visu laiku dažādos virzienos, dažādu problēmu saskatīšana, cīņa ar tām problēmām, kas kļūst par to virsmērķi. Katra mūsu mazais mērķis ir tas virsmērķis, un tāpēc mēs esam fanātiski tur iekšā, un tad tas virsmērķis, un tad tas virsmērķis. Un iekšēji pretruna, un mums ir stress, un tad nezinu, no kurienes ir slimības, un tad uznāk depresijas. To visu var novākt. Surrender, atdošanās plūsmai, un
dzīves, katras situācijas mērķa nomainīšana ar virsmērķi. Dieva miers, prieks un laime. Absolūts, gars. Un ko tas nozīmē? Latvijas nozīmē, ka es, kura dzīve ir tas, teiksim, sprungulīts, es vienkārši atdodos gaujai. Es zinu un es ticu, ka gauja zina, kā tikt līdz pasaules laimes okeānam, kas ir Baltijas jūra. Atdošanās nozīmē, ka es vienkārši ļauju straumē man nest, un straume un gauja man ver katru dienu vaļā tos dzīves notikumus, attiecībās, biznesā, politikā, valsts pārvaldē, kuri nevar neatvērties, jo mans dzīves mērķis saskan ar gaujas dzīves mērķi. Gaujas vienīgais eksistences mērķis ir plūst uz Baltijas jūru, uz pasaules laimes okeānu. Mans dzīves vienīgais mērķis ir plūst uz pasaules laimes okeānu. Mans un gaujas mērķis, manas mazās esības un lielās visuma plūsmas mērķis tagad ir viens. Mums nav pretrunu, mums nav nekādu šķēršļu, mēs abi plūstam. Es domāju, ka mēs viens otru sapratām. Lai neizklausītos tā, ka es aicinu aizmirst pasaulīgos mērķus, nē. Mēs vienkārši uzliekam par savas ikdienas, ikmēneša, ikgada un dzīves virsmērķi šo te absolūto mērķi. Un pārējos mērķus mēs nododam tā mērķa kontrolē un virsvadībā. Mēs turpinām darīt tās pašas lietas dzīvē. Politiski, reliģiski un tā tālāk. Bet mēs apzināti pasakam, kas ir mūsu virsmērķis, ka visi pārējie mērķi tiek nodotu virsmērķa vadībā. Mērķis izvēlas līdzekļus. Absolūts mērķis izvēlas absolūti skaistus, mierīgus, priecīgus, laimīgus līdzekļus. Ierobežots mērķis izvēlas ierobežotus, pretrunīgus līdzekļus un viņus arī attaisno. Esat dzirdējuši frāzi, mērķis attaisno līdzekļus. Jā. Pasaulē katrs mērķis attaisno līdzekļus. Un katrs mērķis ir ierobežots un pretrunīgs. Viņš atrod, pats mērķis ir tas, kas atrod tos līdzekļus, kuri ir arī pretrunīgi, un līdz ar to arī meklētājs un tā visa piedzīvotājs ir atrodas pretrunīgā prāta stāvoklī.